Tikko Rīgā bija ļoti dekoratīvi zemnieku protesti, kas bija pilnīgs kontrasts tam, ko mēs redzam attīstītās rietumu valstīs, kur notiek reāli cīņa par savu interešu aizsardzību. Šeit notika tādā priekšvēlēšana pasākuma formātā, kur premjerministrei tika pasniegta dāvana, tika pateikts paldies. Mēs visi kopā sakām paldies! Ne tikai kritizēt, bet arī paslavēt ir jāspēj, jo laukos runā tā, ka paldies par naudu nevar nopirkt. Tāpēc, sakām paldies par iesākto darbu, un ja mēs šādi turpināsim, un es domāju, ka arī šim jautājumam mēs atradīsim kvalitatīvu. Un jautājums par ko? Tātad paskatāmies bišķiņ uz šīs premjerministras partijas sniegumu. Pēdējo 20 gadu laikā mēs redzam, ka Krišjāns Kariņš vēl pirms apmēram 20 gadiem solīja, ka viņš pats izvirzīs pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu pārtikai. Viņš pats personīgi to solīja, un tad mēs varētu dzīvot tāpat kā absolūtajā vairākumā Eiropas Savienības dalību valstu, kur šis nodoklis ir samazināts, un tas dod dažādas priekšrocības gan patērētājiem, gan arī pārtikas ražotājiem, tajā skaitā zemniekiem. Un tā bija principā viena no zemnieku prasībām, tikai šajā reizē viņam aizmirsās paprasīt premjerai šo jautājumu, kuru premjerministrs partija solīja jau pirms apmēram 20 gadiem. Tādā veidā mēs redzam, ka šādi protestējot, šādi, veidojot attiecības ar varu, šī vara saprot, ka viņi var desmitiem gadu ignorēt iedzīvotājus, tā skaitā zemniekus vai mežsaimniekus, un faktiski vienīgais, ko šī vara patiešām saprot, ir ārkārtas vēlēšanu risks, jo tad izlido no Saeimas, kā pierāda pēdējo divu vēlēšanu prakse, 66 līdz 75% deputātu. Tādā gadījumā jau tiešām reāli apdraudēt viņu deputātu un ministru krēsli, un lūk, tādā brīdī sākas kaut kāda kustība. Līdz ar to, ja jūs nevēlaties iet pie ministra kabineta un teikt premjerministrei paldies, paldies! Un attiecīgi tur imitēt kaut kādus priekšvēlēšanu protestus saucamos, tad patiesībā ir vienkārši civilizēti jāizmanto savas tiesības, jāparaksta Saeimas atlaišana portālā Latvijā LV, tas aizņem apmēram 40 sekundes, bet šis signāls jau varai ir daudz jūtamāks, jo šo parakstu likumīgais spēks ir augstāks nekā Saeimas lēmēja spēks šajos jautājumos. Tāpēc tautai vajag savu varu izmantot, un tikai tad tautas intereses tiks kaut cik respektētas.